8. klasē, kad sākās ķīmijas skolotāja mani izmet no klases, jo es nemācēju uzvesties. Bet pēc gada jau 9. klasē viņi man aizsūtīja uz ķīmijas olimpiādi, jo es biju gandrīz viens no labākajiem klasē. Tas, kas man ķīmijā visvairāk ieinteresēja, bija tieši zinātkāre, lai saprastu, kā tieši visas lietas strādā. Nevis kā tas notiek, bet kā tieši tas notiek. Es to padziļinātāk sāku apgūt jau tehnikumā, jo es to redzēju kā savu otro dzīvību, iespēju iegūt ne tikai izglītību, bet arī profesiju un praksi. Pēc tehnikuma, pēc cik es jau biju praksē gājis Latvijas universitātē, tad loģiskā izvēle man bija arī izvēlēties tur studēt, jo atmosfēra man jau bija zināma, daļa laboratorijas man bija zināmas un pasniedzēji arī jau bija pazīstami. Uz bakalaura beigām, kad bija pēdējais mans semestris, tieši bakalaura darba izstrāde, tad Latvijas Finieris sazinājās ar mani, jo gada laikā kļuvu par tieši Betlīna eksperimentālās laboratorijas vadītāju. Šobrīd sadarbībā ar Latvijas Valsts koku ķīmijas institūtu mēs pētam iespējas, kā pārstrādāt bērza mizas dabai draudzīgā saistvielā. Arī bērza tās ekstrakta ražošanā rodas blakus produkti. No šīs izekstraktētās bērza tās ir iespējams iegūt bioplasmasas un arī iespējams iegūt līmi, jeb saistvielu saplākšanu ražošanā, kas sniedz iespēju salīmēt koku ar koku. Tieši par šo es arī rakstu savu maģistra darbu. Un jau redzam, ka tas piesaistīs lielu interesi, jo mēs esam vieni no pirmajiem, kas to dara. Tieši bērza mizu pārstrāde var būt Latvijas Skype vai Nokia. Dabai draudzīgāka produktu radīšana un CO2 pēdas samazināšana ir virziens, uz kur tieši šobrīd virzās visa pasaule. Un arī mēs strādājam pie tā, lai mēs būtu tieši pirmie šajā virzienā.